Sveicināti skatītāji! Šoreiz mūsu sarunas temats ir par atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli un uzraudzību. Vai iedzīvotāji godprātīgi apsaimnieko atkritumus un kā pašvaldības iesaistās atkritumu apsaimniekošanas kontrolē? Par šo tematu uz sarunu esmu aicinājis Smiltenes saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Ilzi Sauso. Sveicināti, Ilze! Jūs Smiltenes novadā kontrolējat šo te, vai ir tiešām noslēgti šie līgumi iedzīvotājiem ar atkritumu apsaimniekotāju? Sakiet, kāda tad ir tā pašvaldības nostāja? Kāpēc būtu svarīgi šos te līgumus noslēgt par atkritumu izvešanu? Pirmkārt, mēs esam zaļi domājoši pašvaldība un aicinām visus iedzīvotājus slēgt šo līgumus. Tikai tam dēļ vien, lai atkritumi tiktu pareizi noglabāti, lai viņi tiktu varbūt otrais pārstrādāti, lai cilvēks arī, kad viņam jāsmaksā šī naudiņa, ir par atkritumu izvešanu, lai varbūt domātu, kā mazāk radīt pats šos atkritumus. Un ko darīt tādās situācijās, ja šis te atkritumu radītājs kategoriski iebilst pret to līgumu noslēgšanu? Kāda tad ir pašvaldības rīcība? Tie argumenti? Protams, ir tādi gadījumi, ka kāds cilvēks kategoriski iebilst, jo viņš uzskata, ka viņš nerada atkritumus. Visbiežāk ir liels pārliecināšanas darbs un demonstrēšana, kas tad ir atkritumi, ko mēs drīkstam šķirot, ko nedrīkstam šķirot, kas tomēr ir sadzīves atkritums, ko nedrīkst dedzināt, kas ir jāievieto šai konteinerī un līdz ar to ir jāizved. Un tātad cilvēks tiek pārliecināts, ka viņam šis konteiners ir jāizved. Mums ir pašvaldībā noteikti saistošies noteikumos, cik bieži ir katrā konkrētā gadījumā arī jāizved atkritumi. Kā ar to sodu sistēmu? Vai tiek piemērota kaut kādi sodi gadījumā, ja šis iedzīvotājs nav noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju? Jā, pie šī cilvēka vēršas pašvaldības policija visbiežāk un sastāda administratīvās pārkāpuma protokolu. Un pēc tam šis cilvēks tiek aicināts uz administratīvās komisijas sēdi, kur tiek izskatīts šis viņa pārkāpums. Visbiežāk tomēr cenšas pārliecināt šo cilvēku, ka šis atkritumu līgums, šis izvešanas līgums ir jānoslēdz. Protams, ka šajā gadījumā tiek piemērots arī sods, kāds ir noteikts likumā noteiktā kārtībā. Tādi ir tie mēri, kā mēs darbojamies. Ja? Protams, ejam uz to, lai labdabīgi ar pārliecināšanu pēc iespējas vairāk cilvēks iesaistītu šajā likumīgā atkrituma nodošanā, teikšu tā. Un vai arī tas palīdz kaut kādā mērā, vai tiek šie līgumi noslēgti tādā veidā? Protams, tas palīdz, ja, bet atkal pēc laika, ja cilvēkam nav vēlēšanās un varbūt pat saprašanas, ja, tad pēc laika, protams, atkal ir bieži vien jāatgriežas pie šī cilvēka. Un tad, turpinot šo tematu, es piedāvāju ieskatīties nelielā video sižetā, kā ar līgumu kontroli cīnās, bet kā šos līgumus kontrolē Cēšu pašvaldībā. Lai arī atkrituma apsaimniekotājs Ziemeļvidzemē ir nodrošinājis iedzīvotājs ar dalīto atkritumu konteineriem pagastu un novadu centros, privātām maisaimniecībām atsevišķi dalīto atkritumu konteineri netiek piešķirti. Tāpēc Stalbes pagasta zemnieku saimniecībā Dimdas pēc pašu iniciatīvas saimnieki izveidojuši konteineri otrais pārstrādājumiem materiāliem. Bērniem bija skolā akcija, un akcijas ietveros nācās vākt plasmas to taru, un es sapratu, ka tas ir diezgan sarežģīti un ietilpīgi. Tad bērnu mudināti ierīkojām tādu pagaidu konteineru, kurš ātri sapildījās, un tagad laiks vest prom. Saimniece stāsta, pirmā doma bija izveidot tikai vienu konteineri pēdpūdelēm. Tomēr ideja šķirot pārtapusi jau daudz plašāk, ierīkojot arī citu materiālu nodalīšanas tvertnes. Pagaidām konteineri pildās un par šķiroto atkritumu savākšanu viņi plāno uzrunāt atkritumu apsaimniekotāju. Tātad stikls un vēl ir arī tās plēves, kas ir no ruļļiem. Tās mēs arī vienā tādā vietā krājam un tad tām atbrauc pakaļ. Un tagad bērni domā, vai viņus atdot ZAO vai aizvest uz skolu, kas arī, tomēr ir tāds darbiņš, ja? Foršāk būtu, ja ZAO atbraukt un paņemt.
Mājsaimniecībai līgums par atkritumu savākšanu noslēgts jau sen, un saimnieki labprāt izmanto iespēju otrreizējai pārstrādei nodot arī skābarības ruļļu plēves. Savukārt, ja mājsaimniecība nav noslēgusi līgumu par atkritumu izvešanu, pašvaldības institūcijas ir tiesīgas piemērot sodu, sākot no 70 eiro. Cēsīs šo kontroli veids pašvaldības policija, izmantojot atkrituma apsaimniekotāju izveidotu datu bāzi, kurā redzamas mājsaimniecības, kurām ir vai nav noslēgts līgums par atkritumu izvešanu. Te var uzspiest, piemēram, Cēsu pilsēta vai Vaivas pagasts. Te privāti mājas viss ir rakstīts. Un tie, kas iezīmēti ir sarkanīgā krāsā, tiem līgumi nav. Un baltās krāsas ir līgumiem noslēgtajiem. Tad mums bija bieza mapīte ar visām adresēm, un tad nācās šķirstīt un braukāt uz vietām un svītrot, kurš tas gabals ir zemes gabals, kurš ir māja, kurš tur ir transformators. Un tagad jau pie datora mēs varam, piemēram, Google Maps atvērt, piemēram, kā izskatās, ievadīt adresi. Izmantojot elektronisko datu bāzi, tiek ietaupīts laiks. Servisa Google kartē atliek ievadīt īpašuma adresi un vizuāli pārbaudīt, kas uz zemes gabalā atrodas. Apstīties, ka tā ir ēka, jā. Ja rodas šaubas, vai viņi apdzīvot, ja nevar, izbraucam uz vietas, apskatāmies. Un tā uz priekšu varam iet pēc adresēm, salīdzinām ar valsts zemesdienas datiem, kas uz tās ēkas arī dzīvojamā māja, piemēram, uz Virbuļielā ir dzīvojamā māja. Tātad tur būtu jādzīvo cilvēki. Ja datu bāzē parādās, ka līgums nav noslēgts, pašvaldības policija izsūta atgādinājumu. Pašvaldības policijā stāsta, ka noslēgto līgumu skaits arvien palielinās, un cilvēki izprot tā nepieciešamību. Savukārt, ja iedzīvotājiem ir attaisnojoši iemesli, līgums nav nepieciešams. Kā piemēru Kaspars Blaumanis min, ja ēkā neviens nedzīvo. Raugoties statistikā, visvairāk nenoslēgto līgumu joprojām ir lauku reģionos. Tomēr situācija ir vērsta ar pozitīvu līkni uz augšu. Kā redzējām šajā te video sižetā, tad Cēsu pašvaldība izmanto šo elektronisko datu bāzi. Vai Smiltenes pašvaldībā izmanto līdzīgus servisus, kā kontrolēt šo te līgumu pārskati? Jā, mums arī tā laime, ka jau mēnesi ir šāda pati sistēma ieviesta arī Smiltenes novadā. Un arī mēs ļoti ērti tagad varam izmantot šo sistēmu, kad mēs redzam visas ievadītās adreses, kādas mums ir, un ir redzams, kam ir noslēgts līgums, kuras adresītes vēl ir bez līgumiem. Varam tāpat, kā bija rādīts jau sižetā, varam izkontrolēt, vai šajā adresē tiešām ir dzīvojamā māja, vai tur ir virsū garaža, vai tur ir šis transformators, kur šis līgums nav nepieciešams. Mēs varam veikt atzīmes šajā sistēmā, lai mums vairāk pie šīs adreses arī nav jāatgriežas. Un kāds ir tas nākamais process? Tad arī pašvaldības policija kontrolē šo te visu un tad brauc uz vietas skatīties, vai tiešām tā ir apdzīvota māja, vai tomēr pamesta māja, vai transformators, kā šajā gadījumā redzējām, vai arī viņi skatās tajās mapēs. Jā. Sadarbībā ar pašvaldības policiju, tā kā saimnieciskās darbības nodaļa, veic šo te adrešu analīzi un kopīgi arī sagatavojam vēstules un nosūtam šiem iedzīvotājiem un aicinam noslēgt šos atkritumu līgumus. Protams, ja mēs, tas ir pirmais solis, jā, ja tiek konstatēts, ka šis cilvēks tomēr šos atkritumu līgumu neslēdz vai vēl sliktākā gadījumā viņš tiek tomēr pieķerts, kad viņš novieto atkritumus neatļautā vietā, nekavējoties, tomēr tiek sastādīts protokols ar visām no tā izrietošām sekām. Cik bieži tad jāveic šāda inventarizācija? Ir reizi gadā biežāk? Mēs viņu tomēr tā reizi gadā, tas ir pavasarī, tad, kad arī cilvēki vairāk vērsti taisno šo sakoptības laiku, notiek arī lielā tālka, tad mēs arī parasti sadarbībā pat ar ZAO, šo inventarizāciju veicam. Šogad var izstāstīt, ka Smiltenes novadā vairāk bija vērsts taisni uz tādu problēmu, kad kontrolējām adreses, kurām ir šis atkritumu izvešanas grafiks, teikšu tā, neatbilstoši saistošiem noteikumiem, kur no privātmājām izveda atkritumus vienu reizi vai vispār neizveda gada laikā. Jā. It kā šis līgums ir, bet atkritumi būtībā netiek izvesti. Jā. Viņi tiek izvesti pēc pieprasījuma, bet pieprasījums nav bijis. Jā.
Nu, un tad tika izsūtīts no ZAO arī puses vēstules, kad atbilstoši saistošiem noteikumiem tiek noteiktas 2 atkrituma izvešanas reizes gadā, tas konkrēti privātmājām. Tad kāda tā statistika uz doto brīdi, kur ir vairāk noslēgts šie līgumi pilsētā pašā vai tieši pagastu teritorijā? Nu, pilsētā tomēr šī kontrole ir tāda, nu, tā kā vairāk tāda tā kā pārskatāmāk, ja šīs adreses vairāk ir visas koncentrētas un pilsētā arī noslēgt ir līgumi daudz vairāk. Nu, apmēram tās 90% adrešu, ja, kur cilvēki dzīvo, ir šie līgumi noslēgti noteikti. Kā mēs to varētu skaidrot, kāpēc ir tā dažādība, kad pilsētās vairāk noslēgt līgumi nekā ārpus pilsētas, tādās lauku teritorijās? Nu, ļoti bieži ir šīs te vasaras mājas, ja, kur nav šī apdzīvotība, ja, un tad viņiem it kā ir tas iemesls, varbūt, ka viņi tur uz vietas atkritumus nerada, un ir arī ļoti bieži ir tā iespēja, kad cilvēks ZAO var pasūtīt tādu lietu, kā nopirkt tādus 10 atkritumu maisus vienreizējus, kur viņš var šos vasaras mājā dzīvodams, viņš var šos atkritumus novietot šos maisos un sarunājot ar ZAO, viņš var novietot viņus ceļu galā vai pie kaimiņu konteineru atstāt. Šajā gadījumā viņš līgumu nav noslēdzis, bet viņš ir samaksājis par saviem atkritumiem, un reizēm arī tas ir iemesls, kāpēc varbūt neparādās šajā adresē līgums, ja, bet tas ir jāstrādā ar ZAO, un kāpēc, nu, un jāizvērtē būtībā katra adrese. Kā jūs komentētu to, kad kopš tā laika, kad ir šie saistošie noteikumi par obligāto to atkritumu apsaimniekotāju līgumu noslēgšanu, vai ir samazinājušās tādas vietas, grāmalas, mežmalas, kuras ir mazāk piesārņotas no šiem atkritumiem? Nu, gribās tā izstāstīt, ka tikai ar saistošo noteikumu ieviešanu nekas jau būtisks nemainījās. Bet Smiltenes novada pašvaldībā bija tik ļoti uzņēmīgi darbinieki, ka 2013. gadā viņi salīdzināja visas šīs adreses, un tajā gadā tika noslēgti ap 480 jauniem līgumiem. Un tas vai kā savādāk, tās grāmalas mums ar katru gadu tiek tīrākas, ja, un arī katru gadu pēc lielās talkas mēs atskārtam to, ka ir šīs grāmalas tīrākas, kad mums nav vairs tik daudz atkritumu jāvāc. Bet tā pašā laikā arī pašvaldība ļoti lielu darbu iegulda tajā, lai kur tiek šīs vietas atklātas, kur cilvēki viņi ir gājuši un met šos atkritumus, mēs viņus cenšamies sakopt, sakārtot, un tad cilvēkam ir tā, ka viņš vairs šeit nevar tomēr izmest šos atkritumus, un viņš kaut kā tiek apturēts ar to, ka mēs šo vietu sakārtojam arī. Tā mēs cenšamies. Ja mēs tā paspriežam tādā globālākā kontekstā, kā jums liekas, vai tā sabiedrība paliek izglītotāka un mēs vairāk piedomājam par to, kur likt atkritumus, varbūt kā nodalīt, kā šķirot, jo iespējas jau mums ir? Jā, iespējas ir ļoti lielas, bet sabiedrība viennozīmīgi kļūst, man liekas, izglītotāka un arvien vairāk tam pievērš uzmanību un cenšas šķirot atkritumus un dzīvot vidēji draudzīgāk. Bet vienmēr būs kāds, kas negribēs neko saprast, ja, un visādi. Labi, tad ar šo arī raidījumu beigsim un cerēsim, ka arī turpmāk dzīvosim vidēji draudzīgāk. Paldies, ka skatījāties, uz redzēšanos!